Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Līga, un tā ir mana kolēģe Laura. Un šodien pie mums viesojas Ilva Milzerāja. Labdien, Ilva! Sveikas! Un Ilva ir ilgus gadus bijusi Latvijas televīzijas panorāmas diktore un arī strādājusi roku rokā ar Latvijas Republikas valsts kontroles revidentiem. Un šobrīd Ilva ir padomes locekle NEPL. Un šķiet, ka šāda aktīva un publiska darbība uzliek arī tādu savu veidu pienākumus. Vienmēr jāizskatās labi, jābūt labā noskaņojumā un jāspēj arī tā skaidri un precīzi nodefinēt tās gan sava doma, gan arī organizācijas doma, ko organizācija vēlas pateikt no savas puses. Jā, un līdzīgi kā Ilvai, arī auditoriem ir jāprot izteikties un jāprot vadīt intervijas un sagatavoties intervijām un arī komunicēt. Tā skaidri saprotami, lai tas viss rezultētos ar tādu tiešām pievienoto vērtību. Jā, tad sāksim ar pamatu jautājumu. Kas ir efektīva komunikācija? Šis nav viegls jautājums. Pamat jautājums. Man uzreiz ir jāsaka, ka mans viedoklis par komunikāciju, par komunikācijas jautājumiem, par sabiedrisko attiecību jautājumiem ir veidojies pamatā un balstīts pamatā manā pieredzē. Man nav atbilstīgas izglītības, man ir dažādas pieredzes, man ir dažādi kursi, man ir dažādas mācības un esmu iespaidojusies no daudziem tādiem, es gribu teikt, spožiem komunikatoriem, kuru mums apkārt nav nemaz tik maz. Lūk, tāpēc arī mans šīs dienas stāstījums, un es drīzāk to gribētu saukt par tādu dalīšanos pieredzē un tādā doma apmaiņā. Ja, visas šīs lietas būs faktiski mana pieredze. Ja? Un droši vien kāds akadēmiski izglītots komunikators teiks, ko viņa tur pļāpā. Tad būs kaut kā tā. Bet atgriežoties pie jautājuma, es teiktu, ka komunikācijas pamatā patiesībā ir pirmkārt vēlme komunicēt. Un kāpēc šis ir pirmkārt? Tāpēc, ka mūsdienās mēs patiesībā komunicējam ārkārtīgi maz. Varbūt pat, teiksim, nevis komunicējam, bet sazināmies. Un tā saziņa mūsdienās ir ļoti, ļoti mainījusies. Pirms gadu vēl vairākiem desmitiem, pat simtiem un vēl tālāk cilvēki zināja, ko nozīmē aiziet pie otra, aprunāties. Šobrīd, man liekas, mēs ļoti maz izmantojam iespēju satikties aci pret aci, dalīties pārdomās un komunicēt, ja, aci pret aci. Tā ka vispirmām kārtām es gribētu teikt, jā, tā ir vēlme komunicēt, vēlme satikties, aprunāties, dalīties pieredzē, veidot dažādas domapmaiņas. Otrs ir, es domāju, ir jāsaprot, ko tu gribi panākt. Ko tu gribi pateikt? Kas ir tas, kas tev ir uz sirds, kas tev sāp? Un trešais, visticamāk, tev ir ļoti labi jājūt tā otra puse. Vai tas ir viens cilvēks, vai tas ir kāds kolektīvs, vai tā ir sabiedrība kopumā. Es teiktu, ka šie ir tie trīs tādi pamata pīlāri, jā, bez kuriem nekādi nevar iztikt nevienā komunikācijā. Jā, paldies, Ilva. Un saki lūdzu, kā tu pielāgojies dažādiem personību tipiem? Piemēram, ir ekstraverti, ir tādi tiešām valdonīgi personāži un arī dažādu līmeņu vadītāji un tad ir darbinieki. Kā sagatavoties? Jo mums kā auditoriem tā ir tāda pamatlieta. Mēs katru dienu faktiski komunicējam ar dažāda veida šiem te darbiniekiem, gan augstāko vadību, gan ar darbiniekiem, kas ir varbūt zemāka līmeņa un arī viņi katrs uzvedās savādāk. Līdz ar to auditoram jāspēj saprast, kā pielāgoties katrā tajā mirklī. Ja man jāatbild, kā es to daru diezgan, teiksim tā, es nevaru teikt, ka es esmu vislabākais paraugs. Un atkal man jāatgriežas pie savas pieredzes. Man ir bijis ļoti daudz kļūdu komunikācijā. Ļoti daudz. Un no šīm kļūdām, es ceru, es esmu mācījusies. Nav vienkārši.
tādas vienas atbildes, manuprāt, vispār nav. Bet te, manuprāt, ir jāatgriežas pie tā trešā pīlāra, pie tā, ka mēs jūtam, saprotam, vai tad, ja mēs nejūtam un nesaprotam, mēs iepazīstam to otru pusi, to mūsu partneri, vai darba kolēģi, vai darbiniekus, vai augstāk stāvošos. Un tas mums lielā mērā palīdz sagatavoties tai komunikācijai. Jo ir absolūti skaidrs, ar draugiem mēs runājam vienā tonalitātē, mētājam sev un mūsu draugiem pazīstams jociņus, ko mēs visticamāk nedarīsim ar augstāk stāvošiem vai vispār valsts augstākajām amatpersonām. Tā ka, protams, šie būs atšķirīgi līmeņi un ļoti svarīgi ir sagatavoties šādai komunikācijai. Vislabāk, protams, ir, ja tāda svarīga komunikācija priekšā gaidām, tad ir jāuzzina pilnīgi viss par to cilvēku vai par cilvēkiem, ar kuriem tu grasies komunicēt. Īpaši, ja komunikācijas mērķis ir kaut ko sasniegt, vai kaut ko panākt, vai par kaut ko vienoties, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs šos cilvēkus vai šo organizāciju vai šo konkrēto cilvēku, ka mēs viņu iepazīstam ļoti labi. Un tad, kad mēs sākam interviju, kas būtu tas pareizais veids, kā sākt? Vai pastāstīt, kas ir tas mērķis, kāpēc mēs esam organizējuši interviju, vai pastāstīt to saturu izklāstu, par ko mēs runāsim, cik daudz, ko mēs sagaidām no intervējumā? Tas ir ļoti svarīgi. Tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo ne visi cilvēki, ar kuriem jūs runāsit, ir lietas kursā. Iespējams, daudziem no tiem šī būs tāda pirmā intervija un saruna ar jums. Un ļoti bieži šie ir tādi stresa pilni pasākumi. un tas, kā jūs sākat sarunu, kā jūs iepazīstat ar sevi, kā jūs pastāstāt, kas tad šī intervija, kāpēc šāda intervija ir nepieciešama, es domāju, tā arī nojauc kaut kādas barjeras. Ja? Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs pamats tādai veiksmīgai sarunai, veiksmīgai domapmaiņai. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, ļoti svarīgi, kā šo interviju sākt. Pilnīgi noteikti. Un šajās intervijās tas auditoru uzdevums ir tiešām saņemt patiesas un skaidras atbildes caur šo te interviju, lai tas intervijas mērķis arī pēc būtības tiktu sasniegts, lai mēs varbūt nerunātu vienkārši par kaut kādām jaukām frāzēm, bet tiešām pēc būtības. Un vai tev ir kaut kādi ieteikumi, kā veidot varbūt tad šos te teikumus vai šos te intervējumos jautājumus, tā, lai tiešām iegūtu arī maksimāli daudz informācijas, un lai viņa varbūt arī būtu tāda pēc satura vērtīga un arī atklājoša un skaidrojoša patiesa? Manuprāt, vissvarīgākais ir uzdot īsus un viegli saprotams jautājumus. Un arī tā, manuprāt, ir šodien ļoti liela problēma, jo mums patīk peldēt pa valodu. Un mums patīk veidot tos ārkārtīgi sarežģītos teikumus un jautājumus, kas mums pašiem patīk, un mēs ieejam tādā kā prieka dejā ar šo jautājumu veidošanu, ja? Bet tas jau nekādā veidā nepalīdz ne cilvēkam, ar kuru mēs runājam un no kura mēs gaidām tās precīzās un godīgās atbildes. Ja, šad gadās, ka mēs paši patiesībā tos jautājumus veidojot, kaut kuriem aizmirstam, kāds bija teikuma sākums un ko tad mēs īsti gribējām. Tātad tiešām īsi, ļoti konkrēti un skaidri teikumi un skaidri jautājumi. Taču, ja mēs šos īsos un ļoti skaidros jautājumus uzdosim nesagatavotam cilvēkam bez tā sākuma, ko tu teici, ja, tad viņš sajutīsies tā kā policijā vai kaut kur tā. No tā atkal vajadzētu izvairīties. Ja? Tā kā nevis īsi strupi teikumi, ja? bet īsi, viegli saprotami, cilvēcīgi jautājumi, iespējami saprotami un vienkārši formulēti un ātri un ērti viegli uztverami. Visticamāk, ka tā. Jā, man kā auditoram pieredzē ir bijis tā, ka es uzsāku interviju un tad es nostāstu, kāpēc es esmu šeit, kāds ir mērķis un tam līdzīgi. Un tad tas auditējumais īsti nav uztvērs citās situācijās. Un tad uzreiz jau sākas tāda mazliet tāda tā kā saspīlēta situācija. Viņš nav uztvēris, viņš nav tā kā sapratis, kāpēc esmu šeit.
kā man no šī te iziet? Man vēlreiz stāstīt, nu tā, es redzu, viņš nav uztvērs, viņš tā kā nav gatavs atbildēt. Ko man viņam, kā man vēlreiz pārstāstīt to visu? Bet viņi paņem pie rūtas. Mierīgi. Ejam vēlreiz cauri. Ja? Un pastāsti vēlreiz, kāpēc mēs esam šeit. Jā, es ticu, ka tas nav viegli. Tīpaši, ja auditors ir ielikts kaut kādā laika rāmī. Ļoti bieži tā arī ir. Bet, ja mēs vēlamies tādu cilvēcīgu, godīgu, atklātu, nestresa pilnu sarunu, es domāju, ka daudz vērtīgāk ir atkāpties solīt atpakaļ un vēlreiz mierīgi pastāstīt, kāpēc mēs te esam. Ja? A, B, C. Jo vienmēr atcerēsimies, ir cilvēki, kuriem šī ir entā reize. 5., 50., 105. Bet ir cilvēks, kuram šī būs pirmā reize, un šī pirmā pieredze arī veidos viņa tālāko priekšstatu par to, kā tad viņš komunicēs ar auditoriem. Vai ne? Un skaidrs, ka mēs visi gribam tādu jēgpilnu sarunu, kurai ir visiem derīgs un patīkams tas tā pievienotā vērtība. Vai ne? Līdz ar to, jā, es domāju, ka nekad nav ne par vēlu, ne par daudz atkāpties atpakaļ un vēlreiz apskatīties uz to lauku, paskatīsimies vēlreiz, kāpēc mēs te esam, ko mēs te gribam panākt, kas tas ir. Un tas ir svarīgi to sarunas partneri padarīt tiešām par partneri. Nevis par pretinieku, bet par partneri. Tādā ziņā, ka jūs nostājaties vienā pusē, skatāties uz vienu Excel un sakāt, draugi, šita ir tā ir tā, un šita ir tā. Es tagad iebraucu jūs lauciņā, es nezinu. Bet apmēram tā, ja, ka jūs esat vienā pusē un raugāties uz vienu pusi un runājat par vienu lietu. Ja. Tas, ko tu minēji par šiem te jautājumiem, ka citreiz viņi kļūst par tādiem plūdiem, ja, kad mēs uzdodam garus šos te jautājumus, viņi nav līdz galam skaidri. Mēs kā revidenti un auditori bieži saskaramies ar šo arī pretējo situāciju, kad mēs esam uzdevuši jautājumu, bet tā atbilde atkal viņa sākumā varbūt šķiet ir tāda konkrēta, bet viņa kļūst aizvien plašāka, neskaidrāka, tiek runāts aizvien vairāk un vairāk. Kāds ir tas pareizais veids vai kaut kāds ieteikums, kā korekti apstādināt, jo mēs redzam, ka šeit netiek atbildēts uz šo te jautājumu, jo mēs kā auditori jau diezgan tā strikti sekojam līdz savam jautājumam un cenšamies uzreiz piefiksēt, ir atbilde vai nav. Un ja sākumā tev varbūt ir kaut kas, ko piefiksēt, un pa vidu, tad tu saproti, ka ir kaut kas, kas ir apkārt, kas neatbild uz to jautājumu, vai korekti ir vēlreiz uzdot, vai korekti ir kaut kā noprecizēt, vai es jūs pareizi sapratu, kā iegūt šo te tomēr gala atbildi? Lūk, tu pareizi pateici, šis precizējošais jautājums, vai es pareizi sapratu, ka tu man teici tā un tā, tas vienmēr ir vietā. Tas vienmēr palīdz. Jautājums, protams, vai ar šo jautājumu jūs jau neiedodat atbildi? Ja? Tādā veidā jūs ieliekat tādas labas kārtas cilvēku rokās, ja? Un faktiski atbildat viņu vietā. Protams, ja ir izturība, ja ir smaids un pietiekami daudz humora izjūtas, varat vēlreiz uzdot to pašu jautājumu. Vienā brīdī jau viņam vai nu būs kauns, trešo reizi izplūst. Līdz ar to ir kaut kādā mērā cerība, ka mēs sagaidīsim arī atbildi tādu kā vajadzētu. Jā, bet jā, pilnīgi noteikti tas precizējošais jautājums ir vietā, bet vienmēr ir jāraugās uz konkrēto situāciju, vai tā nebūs tāda situācija, kur jūs to atbildi dosit. Jā. Bet šie ir labi jautājumi. Jā. Vai es tevi pareizi sapratu, ka? Jā. Jā. Un saka, Ilva, kāda nozīme ir žestiem un vispār pozām, kā cilvēks sēž? Jo citreiz arī aizejot uz interviju, tas pretī intervējumais, tā nosēžās, ko tu man tagad te teiksi? Un tad tā nevar saprast, kā lai apsēžās un kā lai uzsāk vispār to sarunu. Redzi, ķermeņa valoda jau ķermenis pasaka daudz vairāk nekā mēs ar vārdiem pasakām. Un ja cilvēks būs nobijies vai ierāvies sevī, to ķermenis uzreiz parādīs. Un skaidri. Un tāpēc atkal mēs atgriežamies pie tā paša sākuma, par ko mēs runājām. Ja? Cik ļoti būtisks ir sarunas pats sākums, kā to sarunu iesāk. Skaidrs. Līdz ar to, jo labāk un brīvāk jutīsies auditors, tas, kurš intervē, jo
atvērtāks būs arī cilvēks, ar kuru jūs runājat, intervējamais. Un es domāju, ka šādās situācijās nevarētu būt par ilgu tāda ievada saruna. Nu, skaidrs, ka pieredzējuši auditori jau saprot, neaizies kaut kur mežā, stundu nepavadīs ievada sarunā. Ja? Bet skaidrs, ka ir jāmēģina nolasīt tas ķermenis un nolasīt cilvēks, kā viņš jūtas. Un jo atvērtāks viņš būs, jo brīvāk jutīsies, jo sakarīgāk un pilnvērtīgāk arī būs tā intervija, vai ne? Līdz ar to jā, un žesti, protams, no vienas puses, mums latviešiem žesti nav stiprā puse, diemžēl. Ja? Bet ir lietas, ko var apgūt, ko var mācīties, un vienmēr komunikācijā palīdz tādi atvērtie žesti. Nevis lieli pa visu telpu, ja, bet tomēr tādi žesti, kas ir vērsti uz sarunas partneru un kas rāda, ka jūs kā intervētājs nākat ar godīgiem nolūkiem. Ja? Nākat kā draugs. Nākat uz sarunu, uz sadarbību. Jūs nenākat karot. Ja? Un visi tie žesti, mīmika, smaids, balss tembrs, tās viss ir lietas, ko var veiksmīgi izmantot, ja mums šie rīki jau ir azotē, ja? Bet tikpat labi šie visi ir rīki un instrumenti, kurus var apgūt, protams. Kā ir ar izdales materiāliem? Tas, kas ir pēc tādas pieredzes, aizvien vairāk cilvēkiem patīk, ir kaut kas ir izdrukāts, tomēr izprintēts vai vismaz tiek parādīts uz ekrāna, infografikas, prezentācijas, cik ļoti tas ir svarīgi. Un varbūt arī tajās sākotnējās intervijās iespējams ir kaut kā jāizdrukā vai jāparāda tas mērķis arī tādā vizuālā formātā, citreiz pat taustāmos materiālos, it kā tas šķiet tā, paradoxāli mēs šobrīd ejam uz digitalizāciju, bet visiem tomēr patīk paņemt ik pa laikam kaut kādu lapiņu vai ieraudzīt kaut kādu tādu taustāmo materiālu. Šis ir man mīļš temats. Man ļoti patīk izdales materiāli. Es joprojām domāju, ka tā ir vērtīga lieta. Un neaizmirsīsim, ka ir cilvēki, kuri uztver informāciju brīnišķīgi ar dzirdi, bet ļoti daudzi, es varu samēloties, man nav šādas informācijas, bet man tomēr šķiet, ka lielākā daļa mēs esam tie vizuāļi. Mums ir nepieciešama vizuāla informācija, un tad mēs to daudz veiksmīgāk apstrādājam un veiksmīgāk pieņemam. Es domāju, ka jebkāda izdales materiāla pilnīgi noteikti noder. Tas ir absolūti apsveicami, bet šeit atkal ir jādomā, vai ne? Kas ir tas, ko mēs liekam tajos materiālos iekšā? Jo kas par daudz, tas atkal būs par sliktu. Jūs intervijas vietā saņemsiet cilvēku, kurš plosīsies pa jūsu izdales materiāliem. Līdz ar to rūpīgi jāpārdomā, kas šajos materiālos ir, bet pilnīgi noteikti, jā, es esmu par izdales materiāliem, par prezentācijām, par vizuālo informāciju, jebkādu, jā, pilnīgi noteikti. Jā, tas ir arī tas, ko mēs faktiski redzam tajā ikdienā, ka tomēr ļoti daudz joprojām ir šie vizuālie cilvēki, kuriem vajag ieraudzīt, kuriem vajag paskatīties. Un tas veido arī tādu strukturētāku gan sarunu, varbūt gan intervijas, gan arī šīs sarunas, ko jau mēs kā auditori tad sniedzam savu redzējumu, konstatējumus, secinājumus, ieteikumus. Tur faktiski laikam bez tāda izdales materiāla un vizuālajiem materiāliem nav iespējams šo te vispār novadīt. Pat man ienāca prātā, tu jautāji par to, ko darīt, ja tā saruna aiziet kaut kur šķībi un mēs nesaņemam īstu atbildi. Šeit noder ļoti labs vizuālis infografika ar to, kas mēs esam, kas ir audits. Mēs apskatāmies abi kopā ar cilvēku, kuram šī ir pirmā intervija, un viņam ir absolūti skaidrs, ja? Kas ir audits un ko mēs šeit darām visi kopā. Tā kā, jā, arī šeit tāda vizuāla informācija var būt ļoti, ļoti palīdzoša. Daudz labāk dažkārt kā vārdi. Un saki, ja intervijas laikā pēkšņi tas intervējamais kļūst tāds agresīvs, dusmīgs un cenšas tā kā panākt, ievirzīt to visu interviju tādā savā gultnē, savās interesēs. Kā apstādināt, kā padarīt to interviju tomēr tādu pozitīvu? Mēs varam kopīgi par šo padomāt, jo man šādas pieredzes nav. Bet padomāsim,
kas cilvēkam liek kļūt tādam agresīvam vai nostāties pret? Iespējams, tās ir bailes. Ja? Iespējams, viņa stresa līmenis ir pārāk augsts šādai sarunai. Ja? Tad patiesībā, ja ir otrais variants, tad tāda saruna būtu iespējams draudzīgi jāpārtrauc un jāvienojas par kaut kādu nākamo tikšanās reizi. Un iespējams, pa starpu tad ir jāmēģina vairāk informācijas gan vienā pusē sagatavot, jā, par to, kas ir šie cilvēki, kas tas ir par uzņēmumu, jā, vai kas tā ir par grupu. Un arī intervējamiem ir iespējams jāpiedāvā viņiem kaut kāds informācijas kopums, kas palīdz viņiem saprast, ja, par ko īsti ir runa. Jo ļoti bieži tādas bailes vai dusmas izraisa vienkārši nezināšana. Ja. Iespējams, ka tā, ja ir kāds cits iemesls, nu jā, katrā ziņā man ir grūti iedomāties, ja viena puse kļūst izteikti agresīva, vai ir tāds patiešām iedarbīgs veids, kā šo sarunu turpināt, jo jebkurā gadījumā tas būs spiediens kaut kādā mērā, viens spiediens pret otru. Pretējā gadījumā tā saruna, ja tiktu izmantot kaut kādi jau psiholoģiski veidi, kādā veidā šo cilvēku nomierināt vai tomēr nonākt pie kaut kāda kopsaucēja, tad tas var ievilkties ārkārtīgi ilgi. Ja? Un tik daudz laika mums parasti nav. Līdz ar to es domāju, ka ja šādā intervijā tur parādās kaut kādi agresijas iedīgļi un tādi, ja mēs redzam, ka tie nav ar dažiem teikumiem, noslīpējami, ja, vai aizvadāmi kaut kur projām, tad visticamāk, ka tā saruna vienkārši ir draudzīgi jāizbeidz un jāmēģina tikties kaut kad nākamreiz mierīgākos apstākļos. Es esmu izmantojusi ik pa laikam tādu pieeju, ka, teiksim, ir šī te jau tad uzbrukošs tipa tādi skaidrojumi. Tas parasti ir kaut kas skaidrojot, uzdodot jautājumus vai runājot par secinājumiem vai konstatējumiem. Tad ir šī te pieeja, ko es zinu arī Līga izmanto, kad mēs sakam, jā, jūs ļoti pareizi šobrīd runājat. Un tas ir tāds pārsteigums tam cilvēkam. Tad viņš tā kā nomierinās, un tad mēs izskaidrojam vēlreiz to domu. Respektīvi, kāpēc ir tāds konstatējums, kāpēc ir tāds secinājums, ka jā, es kaut kā daļai piekrītu, teiksim, viņa tam viedoklim. Ir atsevišķas situācijas, kuras arī tiešām piekrītu, ir atsevišķas situācijas, kuras cenšos izmantot šo, kā tādu mazliet tādu apstāšanās mirkli, kad viņš saprot, ka jā, es neesmu pretinieks, bet es esmu sadarbības partneris, mēs runājam par vienu lietu, mēs tiešām gribam pilnveidot vienu procesu. Un citreiz es arī cenšos vēlreiz atgādināt, ka es šeit neesmu nekāds pretinieks, ka es tiešām esmu vērsta uz sadarbību, uz šī procesa uzlabošanu, un tas ir tas, ko es redzu. Vai tas ir tas jautājums, kas man ir jāuzdod? Kad es citreiz varbūt nesaprotu, kāpēc ir tāda reakcija tad, no tā konkrētā cilvēka puses. Un tas arī citreiz ļauj šis pozitīvais tāds piesitiens, ļauj kaut kā izsist šo cilvēku no tās agresijas un tad atkal turpināt to konstruktīvo sarunu. Lūk, tu pareizi saki, ka jūs darāt visu, lai parādītu tam cilvēkam pretī, ka mēs esam sadarbības partneri. Ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Nevis nostāties pretī, bet raudzīties uz vienu pusi, darboties vienu mērķu vārdā, uz vienu pusi pareizi. Jā, ļoti labi. Varbūt vari ieteikt kaut kādas tādas 3 veiksmes atslēgas, ko katram ielikt kabatā tad, kad gatavojās sarunai vai intervijai. Redz, cik interesanti. Man šķita, ka es zinu šīs 3 lietas, bet pat es sāku domāt, ka varbūt ir kaut kas pavisam cits. Pat. Man šķiet ir svarīgi nemēģināt uzzīmēt zīmējumu pirms, proti neizveidot gatavu priekšstatu par to cilvēku, ar ko mēs tiekamies. Vai uzņēmumu, vai grupu, vai ko. Būt gatavam tādam brīnumam. Ja? Iet uz sarunu ar pozitīvu noskaņojumu, ar smaidu, mērķtiecīgi saprast, ko es gribu saņemt šajā sarunā, kas ir tas, kādēļ es eju šo sarunu,
Un, jā, neuzzīmēt sākotnēju zīmējumu, neizveidot tādu stingru priekšstatu, lai es šajā sarunā neietu kaut kādu klišeju vai mānīgu priekšstatu ceļā. Ja? Jo cilvēki ir abrīnojumi, ārkārtīgi dažādi. Jebkura komunikācija nes virkni pārsteigumu. Redz, kaut vai šāds pārsteigums, ja, ka mēs varam agresijas pilnam cilvēkam pateikt, jā, jūs runājat pareizi, un ieraudzīt to brīnišķīgo reakciju viņā. Ja? Man liekas, ka gandrīz katra saruna ir arī atklājums un kaut kāda tāda jauna pieredze un garša mums pašiem. Ja? Uztvert katru šādu interviju kā tādu piedzīvojumu. Jā, kā piedzīvojumu. Jā, paldies, Ilva. Un tad tā arī uztversim katru jaunu sarunu un jaunu tikšanos kā piedzīvojumu. Paldies! Paldies! Paldies. Paldies.